žaketes vietā pie šīs blūzes un šī elegantā tērpa. Es neesmu sportiska, es esmu eleganta. Skatieties, es ņemu ne tikai stūrīti. Es paņemu šādā griezumā, sadrapēju un drusciņu stūrīti izvelku uz augšu. Es viņu aptinu ap pirkstiem un izvelku ārā. Tā, pastos, cik es gribu. Nu, tas būs tāds skaists pareizs. Un tagad es lieku savu lakatu, paskatos, nu tā, stūrīti šo es likšu uz iekšu un pielieku te pie pleca. Aplieku apkārt un tagad skatos, lai man smuki krīt, lai tas saregulēju tā, lai man te viss patīk, kā izskatās. Paņemu aizmuguri, jā, paņemu aizmuguri, aplieku, paskatos, tā tur viss smuki, un šis mums iet uz augšu, jā. Un tagad ir tā, ka rekur tas, kas šis te stūris, mums viņš ies cauri cilpiņai. Cilpiņu mēs varam tātad atvērt mazliet vaļā. Var, protams, sasiet uz pleca, bet tā ir grūtāk ieregulēt. Un es viņu vienkārši izvelku cauri. Redziet, man bija tā cilpiņa, es viņu izvelku cauri. Ko es daru ar cilpiņu? Cilpiņu es atkal savelku cieši, lai man netaisas vaļā. Lūk, mums žaketes vietā var būt šāds skaists dzīda lakats. Pilnīgi uz pleca varam likt to sasējumu. Kā mums īstenībā šeit gribās? Mēs varam viņu pavilkt vispār uz aizmuguri šādi, redziet. Tas ir viens no variantiem, kā nesāt dzīda lakatu. Un, protams, viņu varat griezt, kā jūs gribat. Te, pieņemsim, dekoltē ielikt, lai viņš man krīt. Tātad sasiedam cilpiņu un garo galu izvelkam ārā. Vai mēs gribam uz aizmuguri, mēs jau varam arī šādi viņu, protams, nesāt. Arī, kāpēc ne? Skatāmies, kā mēs gribam. Dažādas variācijas. Mēs pat viņu varam zem jostas ielikt. Lūk, arī šādi mēs viņu varam ielikt. Un ja mēs gribam, mēs jau vēl varam uztaisīt pušķi. Mēs varam atkal pavilkt mazliet mūsu mezgliņu vaļīgāk. Pavaram vaļā mezgliņu. Turam mezgliņa galu, lai neatsienas. Tad, kad viņš pietiekami vaļīgs, ņemam garo galu, ieliekam iekšā. Protams, mēs viņu nedrīkstam pavisam izvilkt, jo tad vienkārši viņš attaisīsies. Bet šādi te. Un atkal mezgliņu taisam ciet. Tā, savelkam mezgliņu. Arī šāds variants. Tas pat var uz lencīšu kleitas būt. Ciet? Ļoti ērti. Tiešām ļoti, ļoti ērti. Un tad man blūzes piedurknes nav jāliek, žaketē jāspiež iekšā. Man patīk. Man tiešām patīk. Un meitenes, tas ir 100% zīds. Un jūs saprotat, ko nozīmē 100% zīds?
Un mēs viņu salokam tādā mazā, cik žaketē aizņem, un mēs viņu arī nesaņakcīsim. Tātad ceļojumos, lūk, ņemam lakatus, ņemam zīda lakatus, pati uztaisīt skaistu tērpu, tas ir brīnišķīgi, tas tiešām ir ļoti, ļoti brīnišķīgi.